Apmēram pirms gada es te pastāstīju mazliet par to, kā mums ir gājis ar kosmiskiem lidojumiem, pārsvarā pilotējumiem. Vispār līdz šim, bet šogad mazliet konkrētāk par to, kā ir gājis pagājušā gadā, kas ir izdevies, kas nav izdevies, un mazliet arī par to, kas mūs gaida šogad. Vispirms ar kosmiskajiem startiem kopumā ir, mums ir bijuši 78 orbitālie starti, no tiem daži arī neveiksmīgi. Pārsvarā viss ir protams, uz lielu valstu rēķina, Krievija, Ķīna, ASV, kas zīmīgi, ka Ķīnai īstenībā krietni vairāk nekā Eiropai un Amerikai bezmaz kopā. Tie ir pilotējumie lidojumi, 4 Sojuz mums pagājušajā gadā gāja augšā uz staciju, un arī Ķīnai pilotējumais lidojums. Citas valsts mazāk, tā skaitā, mums ir Ziemeļkoreja, kur ar otro piegājienu divreiz mēģināja, ar otro tomēr dabūja to nesēju gaisā, un arī viņiem pirmais pavadonis orbītā. Vai mums tas patīk vai nē, tas mazliet cits jautājums. Irāna mēģina savus nesējus, bet ar sekmēm tā ir kā ir. 2 starti mums skaitās tādi pa pusē sekmīgi, viens krieviem, viens amerikāņiem. Krievu gadījumā tas bija viens sakaru pavadonis ģeostacionārā, kur nesējiem bija mazliet problēmas. Beigās pavadonis orbītā tika nogādāts un funkcionē, bet nācās diezgan patērēt savu degvielu, tāpēc misijas ilgums tagad ir samazinājies nedaudz. Un amerikāņiem, ja nemaldos, tas bija Falcon 9 lidojums, kas, cik no amerikāņu tā ir privāta kompānija, tas ir lidojums, kurā Dragon 1, pirmais Dragon SpaceX kosmosa kuģis tika šauts gaisā, un ar to problēmu nebija. Viņam tā orbīta bija mazliet zemāk nekā plānots, bet tas bija testa lidojums, viņi visu veids, bet neatceros, kas viņam bija otrs līdzi, tas nogāzās lejā. Tomēr jau sen nav gluži tā, ka katrs starts nozīmē vienu pavadoni, jo šobrīd brīžam ar vienu nesēju mēdz šaut augšā 10, pat 20 pavadoņus, ja viņi mazāki. Tāpēc šo te pavadoņu skaits, kas ir nests augšā, ir mazliet savādāks. Man izdevās saskaitīt 134 objektus šogad orbītā, bet daži citi avoti min, kā ir vairāk mazliet. Pārsvarā viss mums ir, kā vienmēr, 2 orbītās. Mums interesē zemā orbīta, jo tas ir tuvu Zemei. Un mums interesē ģeostacionārs, jo tad šis pavadonis ir vienā punktā virs Zemes. Pārsvarā tie ir komunikācija pavadoņi. Ļoti reti mums interesē vidējas orbītas starp 2000 un ģeostacionāru. Un, piemēram, šajās orbītās vispār ļoti maz pavadoņi, bet, piemēram, GPS pavadoņi ir kā reiz šajā. Un ir daži arī augstie pavadoņi virs ģeostacionāru. Vēl es atsevišķi izdalīju tādu orbītu, ko sauc par Saules sinhronu orbītu. Viņa pārsvarā gadījumi ir zemā, dažkārt viņi ir vidējā, tā 800 000, 2000 km. Viņa tā interesanti izreikināt orbītu, ka katru dienu viņa nedaudz tas slīpums viņai mainās, ka katru dienu vienā un tajā pašā laikā šis kosmiskais lidaparāts atrodas vienā un tajā pašā vietā virs Zemes. Restīvi, pārsvarā tur ir ieinteresēti militāristi un arī meteoroloģiskie pavadoņi, ka viņi, piemēram, katru dienu 12. fotografē vienu un to pašu vietu, un viss sēnes ir tieši tajā pašā virzienā, un nekas tur nav mainījies, un tu var viegli salīdzināt. Apmēram tā. Vispirms pilotējumiem, lidojumiem mums ir augšā gājis gada maijā, lidoja 31. ekspedīcija. Reāli viņi pa vidu mainās, tie numuriņi 31, 32, jo viņi dzīvo augšā pusgadu, bet tās ekspedīcijas it kā mainās ik pa pusgadam, tā sanāk. Genādijs Padalka, komandieris, tas ir krievs ar garu pieredzi, vēl lidojis savā laikā ar Mirs staciju, 4. reizi devās augšā. Tas viss notika pagājušajā gadā, turp augšā un lejā. Pēc tam mums 32. ekspedīcija, kur ir Jurijs Maļečenko. Tas ir vēl senāks artefakts, viņš jau 90. gadu sākumā lidoja ar Mirs staciju. Un pēc tam tur ir gan ar šatliem devies augšā, gan šī nav viņam pirmā ekspedīcija uz kosmiskajā stacijā. Sanit Viljams 2. reizi uz staciju devās. Tas Japānis, viņš 2. reizi dodas uz staciju, bet 1. reizi viņš uzstādīja Japāņu moduli, kad viņš tika slēgts pie kosmiskās stacijas. Ekipāži, kas patās nolaidās te marta vidū apkaļ uz Zemes,
Pa viņiem īpaši neko nav teikts. Divi zaļknābi Krievi pirmo reizi, kas lido, un Kevins Fords, izbijis amerikāņu militārists, agrāk Space Shuttle pilots. Tad šobrīd gaisā atrodas mums Romāns Ramaņenko, jau otro reizi. Varbūt cilvēki atcerās, bija tāds Jurijs Ramaņenko padomju laikā, ļoti atpazīstams kosmonauts, lidoja 70. 80. Un tad, lūk, kosmonauts jums otrajā paaudzē. Tā tas notiek. Kris Haidfields, ļoti tāds sabiedrisks cilvēks, stāsta, ka kosmiskā stacija vēl neesot redzējusi tik sociāli aktīvu cilvēku, kas vienmēr Twitterī kaut ko raksta un atbild uz jautājumiem, un kad te gāja runas, kad tur viņš dziesmas ierakstījis Starptautiskajā kosmiskajā stacijā, tad lūk, par šo puisi ar ģitāru ir tas stāsts. Un tikko iepriekšējā ekspedīcija nolaidās lejā, tad mums arī nākamā ir uzlidojas augšā, un Starptautiskajā kosmiskajā stacijā atkal ir seši apkalpes locekļi ar Vinogrādovu priekšplānā. Arī lidojas jau savā laikā ar Mirku kopā ar Antoliju Solovjovu, ko mēs varbūt labāk mazliet pazīstam, kas, tā teikt, no Latvijas cēlies. Bet, pieredzējis Krievu kosmonauts, vīram 60 gadi, lido kosmosā. Vēl, kas attiecas uz Starptautisko kosmisko staciju, katru gadu tur notiek gana daudz automātiskie lidojumi, tie kravas kuģi. Katru gadu mums lido 4 progresa kuģi. Vidēji reizi gadā lido Eiropas Savienības kravas kuģis un Japāņu, vairāk pazīstams kā HTV, nevis Kauntauri, tas Japāņu nosaukums. Ja. Eiropas Savienība ar savu nesēju dzen augšā, Japāņi ar savu. Gada sākumā bija pirmais SpaceX testlidojums, Dragon C1, kurš stacijai pa tūmā nerādījās, un C2 arī sākumotnēji nebija ieplānots, ka viņš dosies uz staciju, bija plānots, ka tas ir testlidojums, bet pēdējā brīdī NASA tur pārdomāja, pārplānoja, un viņš bija gan sekmīgs lidojums uz kosmisko staciju. Tur gan krava bija tāda visnotaļ nosacīta, respektīvi tādu, ko nebūtu žēl pazaudēt gadījumā, ja kas, bet tas lidojums bija cauriem sekmīgs. Un gada beigās bija vēl viens lidojums, jau pilnvērtīgs pirmais lidojums, kur tika reāli krava nogādāta Starptautisko kosmisko staciju un apakaļ. Un jau šogad mēs esam paspējuši vienreiz izlidot ar progresu. Šis progress joprojām ir pie Starptautiskās kosmiskās stacijas. Viņi, iepriekšējo progresu kabinu bija rīdi pirms tam nost, kad nākamais lido augšā un visu laiku viņš tur atrodas. Un arī Dragon kuģis, kurš izlidoja šī gada martā, ja mēs atceramies marta sākumā, viņiem tur ne bez problēmām un pārdzīvojumiem tas viss sanāca, jo 3 no 4 orbitālās manevrēšanas dzinēju grupām nestrādāja, bet viņi tur atdzīvināja un galā cauriem sekmīgu misiju. Šobrīd jau viņš ir atgriezies ar kravu uz Zemes. Savukārt turpmāk šogad mūs gaida attiecībā uz staciju, joprojām progresi, kārtējais Eiropas Savienības aparāts, kravas kuģis, arī Japāņiem kravas kuģis. Un mūs gaida arī Gulbis 1 ar Antares nesēju, tas ir Orbital Science kosmos kravas kuģis. Jāsaka, gan lidojums ir ieplānots jau jūnijā, jau uz staciju, bet neviens test lidojums nav bijis ne Gulbim, ne arī Antares nesējiem īstenībā. Antares nesējiem ir paredzēts test lidojums tagad aprīļa otrā pusē. Redzēsim, kā viņiem ies. Īstenībā viņiem gada beigās ir vēl viens šāds lidojums paredzēts, bet es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā viņiem ies vasarā. Vēl uz šo brīdi īstenībā šie te SpaceX Dragon kosmosa kuģi ir vienīgie, kas no Starptautiskās kosmiskās stacijas var atgādāt apakaļ kravu uz Zemi. Jo kopš mums vairs nelidos Space Shuttle, kas varēja novest diezgan daudz lejā, šobrīd nav nekās. Lejā dodas Sojuz, bet ar Sojuziem kravu neved, ar viņiem ved cilvēkus. Tur var paņemt līdz pārdesmit kilograms, varbūt 100, ne vairāk. Pūķi ved augšā 3,5 tonnas hermētiski, noslēgtā vidē, kabīnē. Vēl 3,5 tonnas viņi var tādā kā bagažniekā piekabināt klāt, kas nav hermētiski slēgta. Un arī lejā viņi var novest. Ja. Visi pārējie, neviens nav piemērots nolaisties lejā, visi sadeg atmosfērā, viņi tiek nomesti. Ja. Gan Eiropa, gan Japāņi, gan visi.
Un vēl gada beigās mūs gaida šāds te modulis, kas ir papildinājums kosmiskai stacijai, ir ļoti sen jau plānots, bet tikai tagad, acīm redzot, beidzot uztapis. Tas ir Krievu laboratorija, tīri zinātnisks modulis, līdzīgi kā amerikāņu Destiny, viens no lielākajiem moduļiem, kāds būs pie stacijas. Cerams, ka gada beigās viņš beidzot tiks nogādāts un pieslēgts. Nauka. Tā, bet otrā frontē tikmēr, kas notiek. Tas, kas pagājušajā gadā ap šo te laiku bija baumas, tas ir pilnībā īstenībā realizējies, jo Shenzhou 9 vēlāk nekā plānots, bet pacēlās un pieslēdzās Tiangong kosmiskai stacijai. Ķīnieši iet savu ceļu, nekādu viņiem problēmu, un šogad, tagad apmēram gada vidū ir plānots Shenzhou 10, vēl viens lidojums uz šo pašu kosmisko staciju, kas pēc višas spriežot varētu būt arī pēdējais, jo pēc tam viņi plāno nākamo staciju, un vēl pēc tam viņi plāno jau modulāru staciju, līdzīgi kā bija Mir un kā ir tagad starptautiskā kosmiskā stacija. Tā vienkārši vēsturiski sanāca, ka amerikāņi nepako neņēma ķīniešus Bariņā uz kosmisko staciju, lai gan ķīnieši ļoti gribēja. Un tad ķīnieši tagad dara visu paši, un viņiem socās, es teiktu, ļoti labi. Ja mēs pastījāmies sākumā, cik daudz viņi startējuši uz orbītu, un kā viņiem bija sekmes, 100%. Ļoti labi. Mūsu varbūt vairāk interesē tie starti, kas ir saistīti ar kaut kā, jau kādā veidā ar astronomiem un astronomiskiem novērojumiem. Pagājušais gads īstenībā šai ziņā bija ļoti trūcīgs, jo Nustāra Rengenstaru teleskops ir īstenībā vienīgais vērā ņemamais astronomiskais instruments, kas tika nogādāts kosmosā. Vēl tur ir virkni suborbitālu lidojumu, kas ir tādi 5, 10, 20 minūšu novērojumi. Bet šis te ir tā vērts, lai pa viņu runātu, spēja novērot diezgan cietus rengenstarus, restīvi enerģētiskus, līdz 80 kV. Salīdzinājumam Čandrai limits ir 10, gandrīz pa kārtu cietāku starojumu tver. Bet fokusēt šos te ļoti enerģētiskos rengenstarus, tas ir diezgan sarežģīti. Katrā ziņā šai teleskopā ir izmantoti pavisam jauni, svaigi izgudroti materiāli un veidi, kā to darīt. Un, ņemot vērā apstākļus, sasniegums ir visnotaļ labs. Izšķirtspēja viņam ir apmēram 40 arksekundes, kas, tas nav slikti. Protams, tas ir te pa 2 kārtām atpaliek no Čandras teleskopa, kam ir pussekundes izšķirtspēja, bet atliek salīdzināt šis te kopā ar dizainēšanu, ar izstrādi, ar nogādāšanu kosmosā, ar operēšanu maksā 170 miljonus. Čandra tomēr ir 2 miljardu projekts. Ja? Starpība ir milzīga. Tā. Salīdzinot ar šo te Nustāru, kas ir nogādāts orbītā, kas uzņem ļoti smukas bildes, man liekas, Starspējas lapās arī jau ir bijušas. Šis gads mums ir gaidāms krietni ražanāks. Vispirms mums ir pāris mazbudžeta aparāti, tas ir NASA's Mēnesis izpētes zonde, kas pētīs Mēnesis atmosfēru. Mēs esam pieraduši domāt, ka atmosfēras tur nav, bet īstenībā tā gluži nav, viņi vienkārši ir ļoti, ļoti retināti. Vēl Apollo laikos pamanīja tādu dīvainu putekļu uzvedību virs Mēnesa virsmas, un šī zonda tad ir paredzēta, lai šo vidi pētītu. Japāņiem ir pavisam neliels teleskopiņš, ja nemaldos 5 vai 6 colas, ko viņi taisās nogādāt Zemes orbītā, un ar viņu tik vien kā skatīties uz Saules sistēmas planētām. Atšķirība ir tāda, ka viņš šīs planētas fotografēs ultravioletajā gaismā un dziļi ultravioletajā gaismā. Es domāju, ka runa iet apmēram pa 10-20 nanometriem un tam līdzīgiem viļņu garumiem. Restīvi kaut kas tāds, ko mēs no Zemes pilnīgi noteikti nevaram nofotografēt. Un tiek plānots fotografēt planētu atmosfēras un pētīt šo lietu. Tad mums ir pilnīgi noteikti gada misija, varbūt pat vairāku gadu misija. Tā ir Eiropas Savienības Gaia. Pietiekami būtiski, ka es pa viņu uztaisīju atsevišķu slaidu, tāpēc tagad neko vairāk. Tad mums ir Mangalis, jeb Mangaljāns, kas īstenībā nozīmē tik vien kā Marsa kuģis. Tā ir Indijas misija uz Marsu. Un tas ir indiešu pirmais mēģinājums nogādāt
savu zondi tik tālu kosmosā, un īstenībā līdz Marsam līdz šim ir tikuši tikai Krievi, amerikāņi un Eiropas Savienība. Jā, vairāk neviena nav. Ir uz šīs zondes virkne zinātniski instrumenti, bet indieši paši saka un nemaz neslēp, ka tas īstenībā ir cauriem tehnoloģisks lidojums. Viņi mācās plānot, dizainēt, vadīt, menedžēt šādu izmēru misiju un atstrādāt tehnoloģijas, lai to vienkārši varētu veikt. Tad viena misija, kas no NASA viedokļa skaitās it kā mazbudžeta, bet nemaz tik mazbudžeta nav, jo šis te Marsa atmosfēras pētīšanas zonde savus 500 miljonus maksā, un vēl pārsimts miljonu, lai viņi nogādātu līdz Marsam. Viņa nodarbosies ar to, ka mēģinās izprast Marsa atmosfēru šodien un to, kāda viņi varēja būt agrāk un kāpēc. Tur ir pārsvarā visi instrumenti dalās divās lielās grupās. Viena, kas pētīs Marsa magnētisko lauku, kas vistiešākā veidā īstenībā saistīts ar atmosfēras problēmu, un otrs, kas pētīs šo te atmosfēru tiešā veidā pašu par sevi. Mēs zinām, ka Marsa magnētisko lauku ir pavisam švaka, respektīvi tur nav tāda izteikta Marsa ziemeļpola vai dienvidpola, bet šīs te magnētiskās anomālijas uz Marsa ir pietiekami daudz, un viņas varēs novērot. Katrā ziņā tas, ka Zemē ir magnētiskais lauks un saules vējš, kas lādēts daļiņas, viņas seko šim magnētiskam laukam, kamēr vien viņi nav ļoti daudz, un šādi tiek novirzītas no Zemes, ja uz Marsa, pat cik magnētiskā lauka nav, šī ir problēma, un iespējams, ka tas arī ir lielā mērā saistīts, vismaz viena no teorijām ir, ka tas varētu būt saistīts to, kāpēc Marsa atmosfēra šobrīd ir tik plāna, cik viņa ir. Un šis tad tiks pētīts. Ķīnieši nesnauž, viņiem ir šogad Chang'e 3 zonde uz mēnesi. Mēs atceramies Chang'e 1, Chang'e 2, visnotaļ sekmīgas misijas. Chang'e 2 11. gadā pabeidz kartēt mēnesi. Bet šitas te ir, tas ir, kā lai saka, nevis solis, bet divu lielu lēcienu uz priekšu, jo Chang'e 3 veids mīkstu nosēšanos uz mēnesi. Pēdējo reizi to 70. gados darīja Lunā 24. Kopš tā laika neviens tur nav nolaidies. Tikai nomet savas zonas un uzspridzina. Un viņam būs arī mēnesi roverīts līdz. Plānots, ka viņš darbosies apmēram 3 km radiusā ap nolaižamo aparātu, bet es tur kaut kur skatījos, kad ir iespējas apmēram līdz 10 km viņam attālināties, tur urbumus veikt, kaut kādus paraugus ņemt, analizēt. Cienījam. Vēl ir Eiropas Savienībai tāda svarma programmiņa, mazi satelītiņi, bet viņi būs vairāki zemajā orbītā un paredzēti Zemes magnētiskā lauka zīmēšanai, pētīšanai un tam līdzīgi. Bet tagad mazliet atpakaļ pie tās Gaia misijas, kas, manuprāt, ir liela misija. Īstenībā tas ir teleskopiņš, neliels, kuram ir 3 uzdevumi – astrometrija, fotometrija un spektrometrija. Šodien mazliet vairāk par astrometrijas pusi, lai gan visas tās 3 lietas ir saistītas. Un tas, par ko mēs īstenībā runājam, es neko negribu teikt par stārspējas galveno teleskopu, ja? Bet mēs runājam par izšķirtspēju 20 mikroarksekundes. Īstenībā nav gluži tik taisni, vienkārši, jo tā izšķirtspēja ir atkarīga no tā, uz kādu zvaigžņu lielumu mēs skatāmies. Un arī tad vēl ir atkarīga papildus no zvaigznes krāsas, no spektra, bet mēs runājam par ļoti, ļoti smalku izšķirtspēju. Ja? Ko tas īsti nozīmē? Un kur tā bilde ierakstās, tad mums vajag diezgan tādu liela izmēra karti, kā būt ar galaktiku. Ir tā, ka, lai nomērītu, mēs esam īstenībā pieraduši domāt, ka, lai nomērītu ar paralaksas metodu attālumu līdz zvaigznēm, mēs varam to izdarīt tuvākajiem pārdesmit gaismas gadiem, varbūt 100 gaismas gadiem. Pēc tam mēs vienkārši nevaram šo leņķi vairs izšķirt. Ar Gaia mēs trīsdimensiju koordinātas zvaigznēm nomēram vismaz līdz galaktikas centrālajiem reģioniem. Un zvaigžņu kustību, kas ir proper motion no gada uz gadu, cik ļoti pārvietojas tā vai citādi praktiski visai galaktikai. Tā precizitāte, protams, jo tālāk, jo zūd, ja, bet joprojām mums ir kaut kāda cipara. Ar precizitāti ir tā, ka ja mēs ar šo te Gaia precizitāti palūkojamies uz tuvākajām zvaigznām, kā piemēram, paņemsim tuvāko zvaigzni, mums ir Centaura Alfa, ja, tad mēs attālumu līdz viņai ar paralaksas metodu varam noskaidrot līdz 2 astronomisko vienību precizitātei. Kas ir 2 astronomiskās vienības?
starpzvaigžņu telpā nav nekas. Galaktikas centrālajā daļā, centrālajos reģionos, tur šis te attālums līdz zvaigznēm varētu tikt noteikts ar 10–20% precizitāti, kas ir ļoti, ļoti labi. Principā mums būs galaktikas trīsdimensija kārta. Bez precīziem zvaigžņu mērījumiem mēs vēl plānojam tuvākajos 200 parsekos atklāt ļoti daudz eksoplanētas. Optimālie novērtējumi runā par apmēram 30 000, bet ties cipars vārstās no 10 līdz 50, redzēs kā ies. Mums ir ļoti daudz zvaigžņu kopu salīdzinoši tuvā attālumā, viss tiks nomērīts ļoti precīzi. Mums ir arī, runa ir par 10 000 cefeidām un apmēram 100 000 RR Lyras zvaigznēm, kas tiek izmantotas kā attālumu mērīšanai kosmosā lielākos attālumos starp galaktikām, jo viņu spožuma un maņzvaigznes šī cikla attiecība nosaka. Pēc tā mēs varam noteikt, cik viņi mums tālu atrodas. Un kalibrējot šīs te cefeīdas lielākā attālumā ap Saules sistēmu, mēs varam precīzāk pēc tam prognozēt attālumus un kalibrēt tālāk ārpus galaktikas. Ja. Mēs varam, runājot par Magellāna mākoņiem, ar lielu precizitāti noteikt viņu pārvietošanos. Gaijas teleskops tiks izmantots arī Saules sistēmā. Mēs ar viņu plānojam novērot asteroīdus. Patreiz plāno, ka mēs varētu atklāt apmēram 1 miljonus jaunu asteroīdu, kas ir vairāk nekā mums ir zināms. Sevišķi tas attiec uz asteroīdiem iekšējās orbītās, kurus no Zemes ir ļoti grūti novērot, vai te neiespējami, jo viņi gandrīz vienmēr parādās dienā. Un tam līdzīgi. Var sakot, man šī misija patīk. Kā viņi dabūna tādu precizitāti, es nezinu. Tas īstenībā būtu arī viss. Vēl pāris notikumi, kurus var atzīmēt. Bija ap mēnesi tāda mēnesis gravitācijas kartēšanas misija, praktiski darbojās visu gadu. Decembrī viņus nomet uz mēnesi šos divus aparātus. Curiosity, kas tika tā kā vēl gadu iepriekš palaists, ir sekmīgi ticis uz Marsu, visi zinām. Davni ir pabeidzis darbu pie Vestas un tagad dodas uz Cereru. Šī ķīniešu Chang'e 2 zonde, kas kartēja mēnesi 11. gadā, viņa sekmīgi pabeidza misiju. Pie mēnesi viņa vairs nebija vajadzīga, un tad ķīnieši viņu sāka izmantot dažādiem tehnoloģiskiem mērķiem un testiem. Vispirms viņi tur aizlidoja uz Lagranžu punktu, tad atlidoja atpakaļ, un tad viņi pārlidoja šo te asteroīdu, par kuru bija diezgan daudz tika stāstīts iepriekšējā gada beigās, kas pārlidoja Zemi ļoti tuvu, kur no Zemes ar radariem viņu mērītās bildes, Starspace arī bija. Un par to bija medijos ļoti daudz stāstu, bet tas, ka Chang'e 2 ar savām smalkajām kamerām pārlidoja viņu dažu kilometru attālumā, un šis bildes ir pieejams vismaz ķīniešiem. Internetā es pameklēju, ir dažas, bet ne tik smalkas. Jā, ir, un mēs pat... Kaldu? Jā. Kāpēc es īsti nezinu? Es pieļauju, ka ar viņu kamerām, ar kā viņi bildē mēnesi, tur jābūt krietni smalkāk. Bet ja tie jeņķu radari tur nostaigāja pa internetu riktīgi, tad par šitām bildēm praktiski neko nezinām. Ja. Cassini, Messengers, New Horizon, Juno turpina savus ceļus un pētījumus. Tā. Jautājumi? Viss bija īsi konspektīvi izstāstīts, tad laikam būs iespēja vēlreiz paskatīties prezentāciju. Jā. Jautā. Jā. Formās vai kur viņi izmanto tā? Viņi izmanto latviskot nosaukumu. Kā zinātkār vai kaut tā, vai tas vispār ir atbilstoši? Godīgi sakot, es cenšos distancēties no terminoloģijas, ja, jo no tā, kā mēs šo zondi nosauksim, viņa labāk vai sliktāk nesāks strādāt. Es dotu priekšroku viņu saukt par Curiosity, nevis par zinātkāri, jo, ja tu par viņu kaut ko gribēs uzzināt un iestīs Google zinātkāri, tad tu dabūs
kaut ko. Un ja tu uzstīs, kur justī, tev tur būs precīzi miljonus reizes vairāk, iespēja kaut ko par to uzzināt. Ir dzirdēts šis tulkojums, jā. Tauta lieto. Tauta. Sociālie fórumi, acīm redzot. Jā. Es domāju, ka tas drīzāk filozofisks jautājums. Ja tas ir valodnieku jautājums. Jā, ir cilvēki, kas pret to ir ļoti jūtīgi. Es neko nesaku. Jā. Labi. Šeit mēs neaizlieksim, bet arī neatbalstīsim. Kaut kā tā. Labi, paldies Intam. Ja jautājumu vairāk nav. Ja rodas, tad prasiet, es tad būšu līdz beigām.